Redziet, šeit notiek kaut kāda remonta darba, tur tā, man redzēt, veči vēl. Arī cilvēki sestdienās strādā, tas ir labi, ka strādā. Rakstiet komentārus, valmierieši, kas šito vietu apmēram zinat, ja? Rakstiet, kas šeit īsti būs. Jo nevienam īsti neskaidrs, es tā saprast, ka kaut kāda koku pārdošana, kaut kas tam līdzīgs. Ziniet, ja tā vēsturē parokās, ja, bija agrāk mešs, viss prom līdz tam galam, redziet, kur dzelzceļš beidzās, kur dzelzceļš pārbrauktuve ir, ja, tur tālāk. Te viss bija vienā silā, te nekā nebija, te bija mešs, skaists mešs, te bija blakus. Un kas te ir šobrīd uztaisīts, jūs redzat, kā Valmiera attīstās. Bija attīstība noteikti būvniecībām, visā dzelzceļu industrijā un visos pārējās nozarēs. Paldies mūsu tā ir izstāvušana. Faktiski te jau redzēs, ko man tur teiks. Noteikās, tur cilvēki strādā. Tā kā tā, lēnām attīstās un jā, viss notiekās, cilvēki strādā. Šis ir kā arī kā reklāmas. Man pārsvarā ir tāds video, kas ir iekļauts tāds vietas, kur notiek kaut kāda būvniecības darbi un tādas lietas, lai pareklamētu kaut ko. Ja tiešām kādam ir tāds video, ko dot, ko parādīt pretī, ja, lūdzu, padalieties saviem saturiem, kanāliem, visu, un iespējams mēs varam kopīgot savus kanālus un visu pārējo. Būtu ļoti interesanti arī paties, kā jūsu valstīs notiek visu būvniecību un celtniecību un dzelzceļu būvniecību un visu pārējais. Tā kā būtu ļoti patīkami dzirdēt jūsu komentārus, protams, par šitādām vietām un viss noplanēts, viss tur ir superīgi. Šeit agrāk bija mešs, krūmi un mešs, te nekā nebija. Te varēja garšīgas sēnes salasīt un ogas te varēja salasīt, ot, ko te varēja izdarīt. Visus celmus izņēma laukā, visu izrāva ārā ar celmlaužiem un Forši tā man patīk. Pieliksim muziciņu klāt un atkal kanālā būs kaut kas jauns. Iečakojiet šito. Visām meitenēm kučiņas, ja jūs skatāties. Ja man kāda meitene piesako no sirds saku, ka lēnām attīsta savu kanālu un tā tik uz priekšu. Turiet manī mīkšķus, lai es aizbrauktu uz ārzemēm. Es ļoti gribētu to. Paldies!